Tā. Nu, pirmais ir, kas aku izvēlēt, tas jāizvēlās ir resnākais grods, tātad vieta ir izvēlēta. Tad šeit ir viena vecā aka, kas aizplūst ar plūstošām smiltīm. Un tātad ceram mēs arī satikt jaunajā vietā plūstošās smiltis. Tas ir jautājums, kas nomoka visu Latviju, kā tikt ar plūstošām smiltīm galā. Tad iespējams mēs parādīsim jaunu tehnoloģiju, ko vēl ne visi pazīst, ko arī var izdarīt mājas apstākļos. Un tā mēs iegūstam tādu rezultātu. Kā pirmais iegūt pirmo grodu rakšanas procesā. Tātad no rezgiem mēs paņemam, bet parādīšu no šitās puses, ja. Tad izmēram grodas krustenis pārējo malu, ja, šādi, un pēc tam šādi, ja. Viņi krusteniski visi jāpārmēra, jo tāpēc, ka visos cehos formas nav vienādas, ja, un jāizvēlās pats resnākais grods, ja. Tad šeit mēs esam izvēlējušies otro grodu, jā, tad viņš ies pirmais kā nesošais, un, protams, ne jau ar šo galu uz leju, ja, bet viņš ir, kas notiek Latvijā, viņi parasti ieliek ar šito galu uz leju, ja, un tas sākas visādi brīnumi. Jāgliek ir tā griezēja falcē, tas, kas bija ulmaņu laikos, tā kā lika speciāls tīps virsū, ja, šitai vietai, ja, un tagad viņš tiek bez stīpas izmantots kā griezēja falce. Nu, te jāatcer, kad grodi labi nostāvējuši veselu gadu, jā, kad, teiksim, materiāls ir pietiekami stiprs, lai viņš izturētu arī akmeņu gadījumā, nu, viņš pildīs savu misiju. Jo normatīvu tādu nav, nekur nav paredzēts, ka tagad jāliek te dzelži kaut kādi virsū, lai gan gudrinieki izgudro visu kaut ko. Tad šitas te stāsts ir domāts priekš parastās tautas mājas apstākļos. Lai gan man piedāvāja palīdzību visām tehnikām, ekskavatoriem. Nu, protams, tauta jau nobītos, ja. Viņi teiktu, kur tad mēs šitādu visu varam uztaisīt. Tā kā taisīsim ar elementāriem vienkāršiem parastiem paņēmieniem. Kamēr to ir atļauts valstī darīt, mēģināsim to tehniski pareizi izdarīt. Nu, liec iekšā cementu, pieliec to šķidro stiklu. Ja ir šitādi caurumiņi iekšā, ja, tad var izmantot tādu mantu kā šķidrais stikls, ja. Pievieno pēdējā brīdī, viņš ļoti labi cieti sakalst, ja. Un tad nekad tā tapas vieta, viņa nekad ārā nekritīs. Tad nāc rekusēs. Un šeit ir sagatavošanas process noticis, ja. Tātad pirmais tiek uz 30 cm sagatavots aplis groda vietai. Un tātad viņš ir 1,30 m diametrā, pat cik grodi ir 1,18 m. Tātad tad tiek pa trešo daļu vēl pa 50 cm nolaižamā vieta izveido. Bet viņu nerok no augšas, viņu veido ar slīpumu uz augšu, ja, šādā veidā. Un tā mēs iegūstam ielaižamo vietu gropē, teiksim, tur, kur tam grodam jāstāv. Nu, un tad, teiksim, šis dēls tiek nolikts tā, lai nekļūdītos ar grodu ielaišanu, attiecīgi pret šo maliņu, ja. Tātad tā līnija iet, ka to grodu mēs velsim vecajā stilā, ja. Lai viņš precīzi atnāk pret šito vietu un lai iekrīt tajā bedrītē. Un tātad šeit ir priekšā divi ķieģeļi, kas ir no asas apmēram 10 cm uz priekšu. Un šeit ir izveidota liela vaga ar cēlienu uz augšu, ar aprēķinu, lai grods iekrist to krišanu pašā bedrē. Jā, un tagad viss. Urā! Ir vietā. Nu tātad, kad ieliekam grodu, tātad viņš jau tagad ir ierakts. Uzvalkam 4 līnijas, ja. Tad šeit, šeit, šeit. Iedomājamies, ka viņš ir kvadrāts. Un tad, kad, teiksim, skatoties vertikālo līmeni, piemēram, šo pusi vajag, pacelt uz leju, nolaist, ja. Tad, teiksim, smilts rakšana ir šāda daļa.
lai šī puse, piemēram, nosēstos uz leju. Bet, ja ir māls, tad ir jārok līdz šiem kvadrātiņiem, tātad pilns pusaplis. Ja? Un tā var dabūt, teiksim, 5-10 centimetri uz leju. Pirmais grods jāierok ir absolūti līmenī līdz otrā groda uzlikšanai. Viss. Tā esam sasnieguši 3. metru, ja, rakšanā. Nu, un esam atdurušies pēc pūstošo smilti, ja. Tā ir lielākā problēma valstī. Tātad šī problēma nomoka visā Latvijā, tas arī ir Jūrmalā, gan Limbažos, gan arī tai pašā Ventspilī, Liepājā, visur viņa sastopas. Neviens ar viņu netiek galā. Tad tā ir lielākā problēma. Un šo problēmu mēs risināsim nākošā pieejā. Bet no šodien mēs esam sasnieguši, ko? No ir uzbūvēta iekārtiņa, ja, kas sastāv no delfrīša, sastāv no rullīša, ja, no trīsīšiem, 3 veidi, ja. Tad var braukt ar elektrisko vinčiņu iekšā, ja, un ir mehāniskā vinča, ar ko cilāt grodus, ja. Nu, tas ir primāri vienkāršākais tautiskais variants, ja, kā varētu strādāt ar savām rokām, ja, nealgojot kaut kādas nenoskaidrotas brigādes savās mājās, ja. Nu, var, protams, uzsliet kaut kādu četrkāju, kas, teiksim, piemērot trīšu formātā, un var arī pielietot kaut kādus laivu vinčas, vai arī tos pašus telferus mehāniskos, ja, ar ko var cilāt visus tos grodus, ja. Tad te jau pievienots grods, mēs viņu līmeņojām, izcilā, kā tev vajag, ja. Nu, protams, to visu var arī vienkāršot. Un tad pienāc pie akas to. Tad iekšējā uzbūve pirms skalošanas, ja. Tad nākošais process ūdens ir sasniegts, tā kā bija arī patīts, kā rīksnieks, tad ir 2,40 centimetri, ja. Ūdens pienāk no tās puses, ja. Tad līdzējot cauri iepriekšējo aku, viņš izmet līkumu, un, teiksim, no šīs vinčas puses viņš iekļūst šajā akā. Kas tagad notiks? Mēs šo aku padziļināsim, ja? Un praktiski būs tāds moments, ka tā aka kļūst sausa. Viņš sāk strādāt kā papildus rezervārs. Nu, tur niansēs mēs parādīsim noslēgumā, kā mēs to visu apakšu izstrādājam, ja? Un tātad, kā pirms skalošanas tiek sakārtoti aku grodi, ja, mūsu gadījumā, tautiskajā. Tātad, redziet, dzelži apakšējie 3, ja, ir izkārtoti šādi, bet nākošie 3 dzelži, viņi nedrīkst būt tais pašās vietās, ja, kur iepriekšējie. Kas notiek? Ja ieskroja šeit dzelzi, sēžoties, gadoties kādam akmenim aiz groda, ja, viņš var šo grodu plēst, laust, ja. Tātad, respektīvi, izveidojas plaisa un rodas papildus problēmas, kā to visu atkal likvidēt. Ja. Nu, un pats galvenais pie skalošanas sagatavošanas ir izveidot augšā kārbu. Ja. Kārbas variants ir princips tāds. Vajag atstāt 1 centimetru līdz grodam abās pusēs, ja, lai šī aka sēstos uz leju. Kāpēc šī kārba ir nepieciešama? Tāpēc, kā līdz, ko tu sāc skalot, var izveidoties tukšums vienā pusē vai otrā pusē, ja? Nu, un šī aka sāk gāzties riņķī. Nu, protams, tie tukšumi ir dažādās vietās, jo metrāža ir lielāka un dziļāka, kas ir taisīts, ja ir 10 metri, tad, piemēram, otrā dienā var iebraukt ar golfa mašīnu iekšā, ja? Bet, ja šeit, pat cik šī metrāža ir mazāk, vienalga tukšums kaut kur izveidosies, tas varbūt būs lāptas platumā, jā, tā kā skalosim, tu redzēsi, jā. Nu, protams, tie tukšumi visi jāpieber, tā kā aku pabeigs atpakaļ ar zemi, jā. Viņa tiks respektīvi izsūkt. Nu, nākošo procesu gādājam sūkņus un parādīsim procesā, kā tas viss notiek. Viss.